Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājuma audzētāja Babīte ir vienīgā specializētā rododendru audzētāja Baltijā. Patreiz mums kolekcijā ir 183 rododendru šķirnes un 73 rododendru sugas. No tām vairāk kā 80 mēs piedāvājam arī pircējiem. Pircēji var iegādāties stādus rododendriem gan ļoti liela auguma, tādiem, kas izaugs līdz 2 līdz 3 metru augsta, gan arī ļoti zemes rododendriem var dabūt šķirnītes un sugas, kas izaug tikai līdz 30–40 cm augstā. Tā kā izvēles iespējas ir ļoti plašas, izvēlēties var arī ņemot vērā ziedēšanas laiku. Paši pirmie rododendri uzzied jau aprīlī, tādi kā ledebūra rododendrs, šķirnītes eprils nav, pējēmē ziti, un paši beidzamie ziedēs jums jūlijas sākumā, tādi kā kokveida rododendrs, īsaugļu rododendrs, šķirne līgo, tā kā izvēlēties ir no kā. Ziedu krāsu daudzveidība ir ļoti liela, praktiski visas varavīksnes krāsas, dzeltens, sarkans, oranžs, violets, gaišs zils, tā kā katrs var izvēlēties pēc savas gaumas un patikšanas. Šodien mēs nodemonstrēsim, kā pareizi iestādīt rododendru dārzā, un nedaudz pastāstīšu arī par izplatītākajām slimībām. Pareizi iestādot un kopjot rododendru, parasti viņam nekādas slimības pazīmes nav novērojamas. Tāpat kaitēkļi viņu neskars, bet ja viņam kādas mazākās novārguma pazīmes, uzreiz, protams, viņas arī kaitēkļi uzbruks un slimības ķers. Tā jūs redzat, bieži vien cilvēki uztraucās par šādu lietu, kā rudenī paliek mužzaļiem rododendriem apakšējās lapas dzeltenas, sarkanas un pēc tam nobirst. Šī gadījumā tā nav nekāda slimība, par to nav ļoti jāuztraucās. Tas vienkārši nozīmē to, ka mužzaļiem rododendriem arī lapas nav mūžīgas. Katru gadu viņš nedaudz zaudē apakšējās lapas un pēc tam izaug, protams, atkal jaunas. Šī lapa dzeltēšana varētu nozīmēt to, ka rododendram vienkārši mazliet sezonas laikā ir pietrūcis mēslojums. Vajadzētu viņu regulāri mēslot pavasarī 2 reizes, tas ir aprīlī un pēc tam jūnijā, un tad tādai problēmai nevajadzētu būt. Kā tu izskatās? Kādu citu baltā? Vasarzaļiem rododendriem nekādas slimības agrāk netika konstatētas. Tos audzēt bija ļoti viegli, bet pēdējos gados, diemžēl, uz vasarzaļiem rododendriem. Šis tātad ir... Tas ir dzeltenais rododendrs, Rhododendron luteum. Nav slims? Jā, un blakus jūs redzat to pašu rododendru ar baltām lapām. Tas nozīmē, ka viņu ir skārusi ļoti nepatīkama slimība, rododendru miltrasa. Ar šo slimību var cīnīties, jāsaka, tikai stādot viņus ļoti atklātās saulainās vietās, kur krūmi labi vējojās. Un, protams, ievērojot visus agrotehnikas pasākumus, kārtīgi laistot mēslojot, lai augs arī izturīgāks pret slimību. Bet, ja šī slimība tomēr ir piemeklējusi augu, vajadzētu izmantot ķīmiskās apkarošanas metodes, apsmidzinot rododendrus ar tādām ķimikālijām, kā piemēram skoru vai topāzu. To jādara ļoti laicīgi, tikko parādījušās pirmās slimības pazīmes, un tad jūs droši to augu pasargāsiet no tālākas slimības izplatīšanās. Bieži vasarzaļie rododendri cieš arī no tādas slimības kā lapu plankumainība, kas parādās uz lapām vasaras 2. pusē rudens sākumā. Lapas paliek neglītas brūniem plankumiem. Šī gadījumā arī būtu labi viņu nomiglot, teiksim, ar tādu ķimikāliju kadītānu. Ja to neizdara, tad? Tad lapas vienkārši būs jums ļoti neglītas. Protams, rudenī vasarzaļie rododendri lapas nomet, tā kā nākošā gadā, protams, viņam izaugs atkal jaunas skaistas lapas. Vēlams būtu vecās nobirušās lapas savākt un sadedzināt. Izvēloties rododendru sugu vai šķirni, savam dārzam jāņem vērā
tas, cik lielu augumu tas sasniegs, kad būs pieaudzis. Ir rododendru sugas un šķirnes, kas izaug pat 2-3 metru lielu augstumu, sasniedz platumā arī aizņem 2 līdz 3 metrus lielu vietu. Tā kā ar to ir jārēķinās savā dārzā. Protams, ja nav tās vietas tik daudz, var izvēlēties arī zemāku augumu rododendrus. Te jūs redzat jungningas rododendru, kas izaugs līdz pusmetram augsts.